instrukcijas, kā veikt pasta balsošanu, ir atrodams lnk.net lapā soli pa solim balsošana pa pastu. Lai balsotu pa pastu, tev ir vajadzīgs dators, e-ID karte, PIN-kods, ko saņēmāt kopā ar e-ID karti, kartes lasītājs, ko var redzēt šeit bildē, un printeris, lai izdrukātu balsošanas materiālus. Es sākšu ieštepselējot savu kartes lasītāju savā datorā. Es lietoju Mac datoru, un jūs šeit redziet šo pop-up, kas saka Allow accessory to connect, un ir jāspieža Allow. Un tagad šis lasītājs ir pievienots manam datoram. Šeit apakšā var redzēt instrukcijas, un pirmais solis ir klikšķinēt uz šito saiti uz latvia.gov.lv. Ja vienkārši klikšķinās uz šo saiti, LNK lapa pazudīs, bet tu droši vien gribi, ka viņi tev vēl ir vaļā, lai tu vari sekot instrukcijām. Tātad es spiedu Open Link in New Tab. Tad, kad jūs esiet klikšķinājuši uz šo saiti, jums būs jāieraksta sekojošie vārdi – vēlētāju datu pārvaldība. Ja tev ir latviešu valoda savā datorā, lūdzu ieraksti ar garumzīmēm. Un ja tev nav, tad tev būs jādara copy un paste, lai tieši tie vārdi parādās šajā meklēšanas zonā. Un spiežiet Enter. Tad jūs redzēsiet, ka pirmais rezultāts šeit ir e-pakalpojums vēlētāja datu pārvaldība. Šeit klikšķiniet uz pieprasīt pakalpojumu un apstiprināt. Tad, ja jums vēl nav e-paraksts iedarbots, tev būs jāklikšķina šis šeit, bet vispirms klikšķināt I agree to identification terms and allow sending my data. Ja jūs pirmo reizi lietojat e-parakstu, variet klikšķināt e-ID. Tad ir jāpiespieža Start Authentication, un, kā jau iepriekš minēju, mans lasītājs jau ir ieštepselēts. Šoņi jāiet atpakaļ? Nu, Ko tu teici, ka es izdarīju nepareizi? Tagad, jo jūsu lasītājs jau ir ieštepselēts, jums ir jāieliek jūsu, kā šo sauc? e-ID karte. Okay. Tagad nodrošiniet, ka jūsu lasītājs jau ir ieštepselēts un ieliekiet jūsu e-ID karti lasītājā. Jūs redzēsiet, ka tur ir mazā čip daļiņa kartītē un nodrošiniet, ka tā ir tā daļa, kas iet lasītājā. Kad jūsu karte ir ielikta lasītājā, spiežiet Start Authentication. Jo es pirmo reizi lietoju e-parakstu, man ir šis pop-up, es vienkārši lieku Confirm All, lai tas aiziet prom, un jo man nav lejuplādēta e-parakstītāju software, man tas tagad ir jālejuplādē. Man tagad viss ir lejuplādējies, un es piespiedīšu Downloads folderi, lai atvērtu šito jauno aplikāciju. Kā bija rakstīts lapā, nodrošināt, ka plugins ir enabled. Lai šis pareizi darbotos, jānodrošina, ka browser extension ir pareizi ieinstalēts. Ja lieto Chrome browser, šeit, kur ir 3 punktiņi, nospiežiet, un jūs redzēsiet, ka šeit ir rakstīts New Extension Added.
e-paraksts signing extension. Un tu gribi darīt enable extension. Okay. Tagad, kad ir lejuplādēts, es turpināšu ar šito installation. Vajag piekrist visiem terms and conditions. Spiežiet agree. Izlasiet, ja jums interesē, bet droši vien neinteresē. Install for all users of this computer. Continue. Install. Manā gadījumā vajag Chrome izslēgt, ne visiem šis parādīsies, un es piespiedīšu close application and install. Ierakstiet jūsu paroli. Piekrītiet, piespiežiet allow. Un tas veicās. Un var piespiest close. Var piekrist šitam, ja šis parādās. Move to trash. Ok. Tagad būs vēlreiz man vismaz personīgi jāiet atpakaļ uz Chrome, jo Chrome aizvērās šitā installation procesā, bet es gribu tikt atpakaļ uz Elena kā instrukcijām. Tātad, jā, mazliet ķēpaini, ka vajag vēlreiz tikt atpakaļ uz internetlapu. Detalizētās instrukcijas. Tagad, kad mēs esam vēlreiz internetlapā, klikšķināsim vēlreiz uz šo saiti un atkal iesaku to atvērt jaunā tab, lai Elena kā instrukcijas vēl ir blakus atvērtas. Vēlreiz ierakstīsim šito. Un izvēlēsimies pirmo rezultātu. Un vēlreiz pieprasīt pakalpojumu, apstiprināt. Piekrist, un te var klikšķināt e-paraksts. Tagad ir ļoti svarīgi, ka jūsu lasītājs ir iestapslēts datorā un ka jūsu e-ID karte ir ielikta lasītājā. Uz kartes varēsiet redzēt čipu. Šitam čipam vajadzētu būt uz augšu, tas ir redzams, un to čipu ielikt tajā lasītājā. Tas nozīmē, ka jūsu fotografija, bilde no jums skatās uz leju vai ir uz galda. Tagad var spiest Start Authentication. Kad jūs saņēmāt jūsu e-ID karti, jūs arī dabūjāt līdz papīrgabalu, kur jums ir 3 numuri. Jūsu PIN 1, PIN 2 un PUK vai PUK. Šie numuri ir atrodami zem vienas sudraba kvadrāta, kuru jums ir jānoloba. Ir viegli to nolobīt, lietojot kaut kādu monētu vai savu nagu. Tātad jums ir jānoskrāpē tā sudraba daļiņa, un tad jūs redzēsiet jūsu PIN 1, PIN 2 un PUK. Tad var piespiest Confirm. Un piespiediet Agree. Tagad jūs esat nonākuši vēlētāju datu pārvaldības lapā. Ieklikšķiniet šeit un turpināt. Un, protams, mēs šeit esam, lai balsotu vai saņemtu pasu balsošanas papīrs Eiropas parlamenta vēlēšanām.
un spiest tālāk. Šeit jūs redzēsiet savu personīgo informāciju. Un spiest lapas apakšā reģistrēties balsošanai pa pastu. Tad šeit vēlreiz spiest reģistrēties. Šeit jūs redzēsiet savu personīgo informāciju un ir svarīgi pierakstīt kārtas numuru. Tas ir apakšējā nodaļā zem reģistrācija balsošanai pa pastu. Piefiksējiet savu kārtas numuru un pieklikšķiniet reģistrēties balsošanai pa pastu. Pēc tam, ka esat piefiksējuši savu kārtas numuru, varat spiest lejuplādēt datni blakus pasta balsošanas materiāliem. Vēlreiz tas būs lejuplādēts tavā datorā, un tad šeit ir visi nepieciešamie dokumenti, lai balsotu pa pastu. Tagad, ka esat lejuplādējuši 4 dokumentus, jums tos vajadzētu atvērt un izdrukāt. Viens dokuments ir apliecinājums, kas ir jāizpilda un jāparaksta. Protams, jāizdrukā arī. Otrais dokuments ir instrukcijas, ko rakstīt uz pasta aploksnes, un šeit ir ļoti svarīgi uzrakstīt savu kārtas numuru, ko agrāk pierakstīja. Trešais dokuments ir instrukcijas, kā pareizi lietot balsošanas zīmi, un varbūt, ja esat balsojuši iepriekšējās vēlēšanās, jūs atpazīstiet to ielikt krustiņu kandidātiem, kurus īpaši atbalstiet, izsvītrot kandidātus, kuru ievēlēšanu neatbalstat, vai arī varat vienkārši atstāt to kandidātu vārdu, kā ir. Un pēdējais dokuments ir vēlēšanas zīmes pašas. Tātad varbūt jūs jau ziniet, par kuru partiju jūs vēlēsiet, un vienkārši atrodiet tās partijas balsošanas zīmi, un partijas nosaukums ir šeit augšā. Tātad turpiniet scrollot, kā saka, kamēr atrodiet savu partiju, un tad, kad izdrukājiet, nodrošiniet, ka tikai tā lapa ir ievietot jūsu aploksnē, un šajā lapā ir, kur var darīt tos ķeksīšus vai izsvītrojumus. Jūs tagad esiet gatavi balsot Eiropa parlamenta vēlēšanās. Nodrošiniet, ka līdz jūs tagad esat gatavi balsot Eiropas parlamenta vēlēšanās. Nodrošiniet, ka jūsu vēstule nonāk līdz Rīgai līdz 9. jūnijam. Tas nozīmē, ka vajadzētu vismaz kādas 2 nedēļas pirms 9. jūnija to sūtīt uz Latviju, jo Kanāda ir tālu prom. Paldies, ka noklausījāties! Atā! Tagad var atgriezties uz LNK balsošanas instrukciju lapu. Šeit ir rakstīts, ka pēc tam, ka esat nobalsojuši, vēlēšanu zīmi, tātad to zīmi tieši tikai tai partijai, par ko jūs balsosiet, ielikt mazā aploksnē un to aizlīmēt. Tad jums ir jādabūna lielāka aploksne, tajā aploksnē ielieciet to mazo aploksni kopā ar to apliecinājumu. Tad aizlīmējiet lielo aploksni un uz tās uzrakstiet šo adresi kopā ar savu adresi un savu vārdu
un vēlreiz to kārtas numuru vēlētāju sarakstā. Nodrošiniet aizsūtīt šo lielo aploksni, kurā ir mazā aploksne, līdz Rīgai līdz 9. jūnijam. Tas nozīmē, ka to vajadzētu vismaz 2 nedēļas iepriekš aizsūtīt, jo mēs dzīvojam Kanādā un paiet kāds laiciņš, kamēr pasts nokļūst līdz Latvijai. Paldies, ka piedalāties Eiropas parlamenta vēlēšanās un, kā šeit ir rakstīts, esat pagodam pildījuši savu pilsonisko pienākumu.